Esiet sveicināti Kristietības skolas atklāšanas ierakstā. Šoreiz Kristietības skolu veidosim tādā veidā, ka rakstīšu tādus kā ierakstus, kurus ielikšu YouTube kanālā, lai viņi tur uzkrātos un varētu jebkurā mirklī noklausīties. Un, ja kādam būs interese, varēšu arī nosūtīt tieši audio ierakstu, ja tā ir vieglāk paklausīties. Un mēs iesāksim šo Kristietības skolu ar jaunu tēmu. Pēc būtības tēma turpinās, tas ir katra cilvēka ceļš, kas turpināsies, kas iepriekš bija, kur mēs skatījāmies caur vecās derības praviešu tēliem, tad šogad šajā sezonā iesāksim runājot par Mariju. Un šis darbs būs divās daļās. Centīšos arī ielikt rakstisko daļu, lai jums būtu vieglāk sekot līdzi un pārlasīt kādas domas, atgādināt sev. Protams, es jau brīdinu uzreiz, ka rakstiskajā daļā tulkojums nebūs pārāk veiksmīgs. Es ļoti daudz laika neveltīšu tam, lai mēģinātu slīpēt un tulkot precīzi. Tas būs tikai tāds ieskats šajā tēmā, lai mēs varētu piedalīties, sekot līdzi visam kustības Kristietības skolas gaitai. Un izmantojot arī man pieejamās tehniskās iekārtas, es ierakstus tagad taisu radio studijā, tāpēc arī fonā man jau skan mūzika, kas varētu radīt tādu noskaņu un varbūt palīdzēt ieiet kādās pārdomās. Un tātad Kristietības skola, ko šogad izskatīsim, būs par Mariju. Un Marija, kas no vienas puses mums liekas ļoti zināma un daudz aktuāla arī katra mūsu dzīvē ar kādām lūkšanām, vai vienkārši no mūsu katoļu identitātes, kuriem Marija ir ļoti svarīga. Bet šajā Kristietības skolā mēs arī atklāsim to, ka viņa ir svarīga konkrēti arī mūsu kustībā, mūsu kustības vēsturē un katra dzīvē personīgi, kā tas ietekmē un kā tas saistās ar šo mūsu svētceļojumu pie Dieva. Jo patiesībā jau ik viens var vērsties pie Marijas, un nav svarīgi jauns, vecs, vai tie, kas nezin, ko tas nozīmē, vai tie, kas tic, vai dzīvo ar pārliecību, vai tie, kas attālinājušies no baznīcas, vai arī tie, kas dzīvo mierā, tie, kas cīnās ar dusmām. Katrs zina, kas ir māte. Un katram tā ir bijusi. Un visiem, principā katram Marija ir blakus. Viņa ir pazemīga un atvērta. Un viņa ir kā ceļš, kas gaida, kā vieta, kas dāvā šo apskāvienu, gatava apskaut katru, kas dosies šajā ceļā, kas gaida savu bērnu sirdis.
Un šajā noskaņā, šajā cerībā mēs arī dodamies šajā ceļojumā. Un patiesībā nemaz nav iespējams par Mariju apkopot visu informāciju dažās lapusēs, jo par viņu ir tiešām ļoti daudz rakstīts, bet mēs dzīvojam laikmetā, ko varētu nosaukt par Marijas laikmetu. Un patiesībā, ja mēs skatāmies svētos rakstus, tad jaunās derības tekstos mēs atrodam tikai dažus Marijas sacītus vārdus. Un tomēr viņa ir klātesoša Jēzus dzīves būtiskākajos notikumos. Arī rožu kroni, kad lūdzamies, mēs iesākam ar šo pasludināšanu, eņģeļa pasludināšanu, un Marijas tēls pirmajā daļā tiek atklāts, un tad viņa aiziet tādā kā fonā, viņa paliek neredzama, bet tai pašā laikā lūdzoties rožu kroni arī un meditējot, mēs apzināmies, ka viņa ir vienmēr blakus katros notikumos, kas Jēzum bija, viņa bija klātesoša, kamēr rožu kroņa noslēgumā viņa atkal parādās jau visā godībā, kad tiek kronēta par debesu un zemes karalieni. Man liekas, tāds ir arī viņas dzīves stāsts, kas atklāja viņas šo skaistumu un pazemību, un nemanot klusām, viņa ved mūs katru pie Jēzus, izvirzot viņu tieši šajā priekšplānā. Jo tāda bija viņas šī sludināšana. Un tādējādi Marija pēc būtības ir klātesoša arī visos cilvēces pestīšanas svarīgākajos notikumos. Viņa visu mūžu bija saistīta ar Dievu. Jēzus zemes dzīves laikā ik viens viņas teiktais vārds un ik viena viņa darbība bija tāda, kas nes pestīšanu un atklāja Dieva klātbūtni. Un atklāja noslēpumu un arī mūsu pašu šo dzīves dziļāko jēgu, ko atrodam, ja mēs savu dzīvi pilnībā veltam Jēzum. Un Marija bija klātesoša brīžos, kad iemiesojās piedzima, kad tika krustā sists Jēzus. Viņa bija klātesoša tajā laikā, ko mēdz saukt par Jēzus apslēptajiem gadiem, laikā, kad viņš dzīvoja Nācaretē un kad tika visaugstākajā mērā pagodināts ikdienišķais darbs un bērnu audzināšana gūst jaunu saturu. Agrīnās baznīcas tēvu rakstos ir daudz pārdoma par Mariju, kaut arī svēto rakstu tekstos viņa pati teikusi mazvārdu. Un arī no šī viedokļa skatoties, mēs varam gūt pārliecību, ka mūsu garīgā dzīve nav atkarīga no tā, cik mēs daudz runājam un kā runājam, un drīzāk no tā, kā mēs pieņemam vārdu, kas tapis miesa. Kā mēs pieņemam šo vārdu. Jo mēs redzējām, kā Marija pieņem šo vārdu, un vēl redzēsim šajās kristietības skolas pārdomās. Eņģelis uzrunāja Mariju žēlastības pilnā, citos tulkojumos varētu teikt augsti izredzētā. Un tas arī ievada
mums plaši pazīstamo lūgšanu: esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Marija patiešām ir izredzēta un pilna žēlastības. Dievs bija sagatavojis un izvēlējis Mariju kādu auglīgu augsni, kurā viņš dēstīja sava vārda sēklu. Kad atsaucamies uz Kunga vārdiem, arī mūs piepilda žēlastība, jo viņš ir iemājojis mūsos. Eņģeļi joprojām apmeklē tos, kas saprota žēlastību kā Dieva labvēlību un svētību. Viņi nes Dieva vēstījumu cilvēkiem, tāda ir eņģeļu sūtība, un viņi nes cilvēkiem, kas ir pietiekami pazemīgi, lai atvērtu savu sirdi šim vēstījumam, šai svētdarošai un pārveidojošai darbībai. Un tāpēc varam domāt, ka varbūt arī tas ir iemesls, ka Marijai bija lemts būt kā Jēzus spogulim un atspulgam, kurš ir daudz nozīmīgāks. Tāpēc par pašu Mariju svētie raksti mums tik maz stāsta tiešā veidā. Tāda bija Dieva žēlastība, kas piepildīja viņu. Dievs taču dāvā jaunu dzīvi vienkāršiem cilvēkiem, kam ir acis, lai redzētu, ausis, lai dzirdētu, tīra sirds, kas atvērta Dieva mīlestībai. Un šie cilvēki, tiekoties ar savu radītāju, līdzīgi Marijai kļūst žēlastības piepildīti. Marija dzīvoja auglīgu dzīvi, kurā atklājās viņas nevainīgais un bērnišķīgais gars. Ik viens no mums ir aicināts būt šīs žēlastības pilnais. Dievs vēlas būt kopā ar mums un dzīvot mūsos pasaulē, kas ir izsalkusi pēc viņa mīlestības. Tātad mīlestība, viņa var piedzimt mūsos un tikt dāvāta pasaulē ar mūsu starpniecību. Un Marija ir tā, kas rāda mums šo ceļu. Viņa dzirdēja solījumu, ieticēja un tika piepildīta ar žēlastību. Viņa ieņēma Kungu, kurš ir iemiesota mīlestība. Un tas pats attiecas arī mums, jo mēs varam rīkoties līdzīgi, ja iemācīsimies lūgt, klausīties, sadzirdēt un atbildēt, sacīt jā. Tā darot, mēs kopā ar Mariju atklāsim, ka Dievam nekas nav neiespējams. Un, protams, mēs katrs varam izvēlēties ticēt, ka viņa ir Jēzus māte, un kā viņa pirmā, kas vēlas mani satikt, mani personīgi. Ticēt, ka viņa jau mani pazīst, ka viņa vēlas, lai es dodos šajā ceļojumā, šajā dzīvē, un lai viņa varētu vest mani pie sava dēla. Katrs no mums, par katru no mums, arī par kustības vēsturi, par baznīcas vēsturi mēs varētu teikt, ka viss no jauna, ka viss sākas no Marijas no jauna, no viņas mīlestības. Ne no mums, no tā, kas mēs esam vai neesam, bet no tā, kas ir Marija. Un šīs kristietības skolas darbs ir šī
pirmais solis, lai paskatītos uz Marijas tēlu. Un šogad šajā kristietības skolā risināsim 3 galvenās tēmas. Pirmā tēma attieksies uz to, kā Marija piepilda katra cilvēka ceļojumu un arī visu pestīšanas vēsturi. Šajā ziņā arī labāk varēsim ieskatīties vai atkārtosim mūsu šo kristietības skolas lielo tēmu, kuram mēs jau pāris gadus ejam tā kā pārdomājam. Tas ir šis mūsu ceļš, kas sākas Dieva sirdī. Otrais punkts, kas ir plašāka tēma apskatīta šajā daļā par Mariju, viņa attiecas uz Mariju kā dāvanu, kura mums ir dota un no kuras viss ir sācies, no viņas ieņemšanas noslēpuma. Jo, ja Marija nebūtu pilnībā radīta ar šo neizmērojamo mīlestību, nevarētu dzimt Jēzus. Un tāpēc mēs mēģināsim saprast, kāpēc šī žēlastība, šī dāvana attiecas uz mums visiem. Tieši pateicoties šai dāvanai, mēs varam būt atjaunoti savā cilvēciskajā izcelsmes skaistumā, tādu kā Dievs mūs ir radījis. Un pateicoties Marijai, mums tiek dota vēl lielāka dāvana, kas ir Kristus. Un šī virzība, kas vedīs no Marijas uz radīšanu un no radīšanas uz mūsu dzīvi Kristu, atsauksies arī uz tēva Antonio tekstu, ko viņš aprakstīja garīgajos vingrinājumos. Marija visu ģimeņu māte. Tur bija tāds teksts: Marija, kas atradās pie Jēzus zemes dzīves sākumā, zināmā mērā tika novietot arī radīšanas sākumā. Viņa var mums atklāt, kā tiek radīta realitāte, kā tiek radīta pasaule, kā tiek radīts cilvēks un kā tiek radīta ģimene, kā tiek radīta sabiedrība. Marija palīdz mums atgriezties pie visa avotiem, tātad pie paša sākuma, pie radīšanas. Jo kāpēc vispār mēs runājam par radīšanu, domājot par Mariju un Jēzu? Jo pēc tā, ka Dievs radīja pasauli un cilvēku un visiem tiem notikumiem, kas notika, ir pagājis diezgan ilgs laika brīdis, bet šis laika brīdis pagāja atšķirtībā no Dieva pirmgrēka sekas rezultāta dēļ. Un pateicoties Marijai, viņas žēlastībai, ko viņa saņēma, viņas izvēlei, mēs varam runāt par jaunu radīšanu, to, kas nāk caur Jēzu Kristu. Tieši tāpēc mēs vairs nesvinam sestdienu kā nedēļas 7. dienu, mēs svinam svētdienu, pirmo nedēļas dienu, kā jaunās radības sākumu, kad cilvēks tika atjaunots līdzībā
līdzībā Dievam. Līdzīgi kā pašā radīšanas sākumā cilvēks tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un šis tēls grēka dēļ tika sabotēts, ja mēs teiktu, tā kā izkropļots, tad šī jaunā radīšana, viņa ne tikai atjauno šīs attiecības ar Dievu, un tas ir pat vēl vairāk, viņa mūs nevis vienkārši padara līdzdalības, viņa mūs ieved Dieva trīsvienīgajā dzīvē iekšā. Tā ir daudz augstāka pakāpe pēc būtības, kā bija radīšanas sākumā. Saprotiet, mēs esam daudz dziļāk Dievā, kā vienkārši tas bija radīšanas laikā. Šī ir jaunā radīšana. Tā nav vienkārši atjaunošana, cilvēces sejas atjaunošana, bet tas ir kaut kas vairāk. Un jāsaka, ka šī daļa, šis Marijas stāsts, viņš netiks stāstīts ar Bībeles fragmentiem, noslēpumiem. Tas notiks otrajā daļā, kas būs vēlāk. Tā vietā vispirms runāsim par šo dāvanu, kas mums tika dots, par Mariju kā dāvanu. Tas ir veids, kādā Marijas ceļojums tika iecerēts, gribēts un mīlēts Dieva sirdī. Tas ir Kristus skatījumā un mūsu mīlestībā. Ne visi kristieši patiesībā pazīst Mariju, un daudziem tas pat ir šķērslis, lai būtu vienotībā ar baznīcu. Protams, daudz zina, ka viņa ir Jēzus māte, un viņi zina, ka arī baznīca viņu atzīst par māti. Viņi zina, ka svētki, lūgšanas, tradīcijas ir dažādi par godu viņai veltītas baznīcas ordeņu asociācijas, taču kas patiesībā viņa bija? Kā viņa saņēma savu žēlastību no debesīm, kā viņa to atpazina? Un iespējams, ne visi ir piedzīvojuši viņas klātbūtni, dzīvo klātbūtni, tādu, kas varētu būt šodien šajā brīdī, kad viņa ir kļuvusi tuvu kā māte, kā māsa. Jo Marija nav dievības forma, bet tā ir pieredze. Tā ir personīgā pieredze, kurā mēs viņu satiekam, kas ir dzīva, kas ved mūs, kas ļauj, kurai mēs ļaujam sevi vest pie Jēzus. Un šo dzīvo klātbūtnī bieži mēs nemaz neatpazīstam, atstājot to aiz šīs dievbības formām, kā vienu no dievbības formām, vai uztverot to kā tradīciju. Nu jā, katoļi, tā tad mums ir Marija un svētie, un lielā mērā tas paliek tādā kā fonā, mūsu ticības fonā, kā tradīcija, kur, nu, ja kāds lūdzās rožu kronī, tad es palūdzos kopā, bet tā arī Marija nav šī tradīcija, tas ir veids, kā skatīties, kā uzlūkot Jēzu, kā iet šo ticības ceļu. Jo viņai ir sirds, kas pukst, klausās un jūt. Tā nav vienkārši kaut kāda mistiska vērtība vai identitātes zīme,
ar ko mēs varam lepoties, tas ir vairāk. Tas mūs ieveda dziļākā Dieva žēlastībā. Viņa mums atgādina, kas ir patiess. Un viņa ir šī Dieva seja, kas reprezentē Dieva cilvēcību. Tāpēc mēs varētu jautāt Marijai, ko tas nozīmē, ka viņa var runāt ar katru mūsu sirdi. Ko mēs varam runāt ar Mariju, ticot, ka viņa iedarās mūsu reālajā dzīvē, kā mēs teiktu, ikdienas dzīvē, visās sāpēs, grūtībās vai priekos un līksmībā, kā viņa iedarās tajā visā. Un kā mēs varam ticēt atkal no otras puses, ka viņa, kas ir kaut kas, ko mēs sevi veidojam šo tēlu, kas ir kaut kas tīrs, labs, skaists, ka viņa tai pašā laikā nav tālu no mūsu pasaules, no šīs netaisnības, no kariem, kas tepat blakus mums plosās, no šiem asinīm, kas plūsta no visām pusēm, no meliem, ka viņa nav tālu no tā visa, ka viņa ir kopā ar mums šajā pasaulē, kas ir meliem pilna. Katrā ziņā viens ir skaidrs, ja Jēzus ir patiesība, tad Marija ir durvis. Ar šo mūsu ievadu šajā kristietības skolas tēmā es beidzu, lai nākamajā reizē jau iesāktu konkrēti runāt par Dievu, kā noslēdz derību ar ikvienu dzīvību, un par Mariju, kas ir kā vēstures sirds un baznīcas sākums. Tagad noslēgumā aicinu palūgties, lai Marija ved mūs šajā ceļā un katram no mums atklāj sevi un ļauj aptvert dāvanu, ko Dievs mums katram dod, lai mēs ļautu viņai ņemt mūs aiz rokas un vest šajā ceļā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Adonai imach,